Latviešu tautas pasaka slinkāks par slinku. Reiz dzīvojis viens vīrs ar savu sievu, bet tie nu bijuši abi divi tik slinki, ka nevarējuši sev ne maizi nopelnīt. Te vienu dienu sadomā cept raušus. Bet kas ies pannai pakaļ? Šie nostrīdas gandrīz veselu dienu, bet neviens kā neiet, tā neiet. Beidzot, vīrs aizgājis arī pēc tās pannas un teicis, ka sievai jānes būšot atpakaļ. Bet sieva tā atkal nav ar mieru. Tā saka: Tagad ēdīsim raušus, bet kurš pēc ēšanas pirmais runās, tam jānes panna prom. Vīrs: neko darīt, jāpiekrīt vien sievai. Pēduši, bet nerunājuši neviens. Te brauc garām viens kungs un nezin lāgā ceļu. Sūta kučieri, lai iet paprasīt šiem, bet šie tikai sēž, nesaka nekā. Vīrs šuj kurpes un kā ver diegu cauri, tā svilpj un rāda ar roku: Fitā, fitā! Sieva atkal vērpj pakulas un sit ar kāju: Tradiratam, tradiratam! Kučieris nabadzīņš izmocījies tādu laiciņu, bet nekādu gudrību nedabūjis, gājis atpakaļ pie kunga un stāstījis: Tur tajās mājās tādi savādi cilvēki. Viens šuj kurpes un vairāk nekā neatbild, kā rāda ar roku un svilpi: Fitā, fitā! Otra vērpj un rāda ar roku, sit ar kāju un kliedz: Tradiratam, tradiratam! Kungs arī gribējis tādus ērmus redzēt un gājis skatīties. Kučieris paliek pie zirgiem, un kungs ar sulaini iet pie šiem. Aiziet, un kā tad? Tā vien jau ir, kā kučieris teicis. Kungs domājis, ka no šiem jau nekā neizdabūs tā kā tā, un gribējis iet prom, bet sulainis bijis liels gudrinieks. Tas ne pirmo reizi vien redzējis tādus kumēdiņus. Tas tūliņ klāt un sāk šo plucināt. Tai uzreiz radusies valoda, tā saukusi vīram: Āre, kur vīrs, ka nenāk palīgā? Bet kas tad vīram liela bēda par sievu? Tas no pannas nešanas bija vaļā, un tūliņ pastāstīs kungam ceļu.